Ja, tas ir normāli, sargāja. Un cilvēku. Te mākslas tā līdz galam. Galvenais tās kompēc jau ir poši laimes var. Tās ir dārgās tās. Jā, tās nav laimes.
kukuļi apēduši, šādi tādi sanākuši, rupmais kukuļi apēduši, rupmais kukuls, rupmais kukuls bādu sēņ, rupmais kukuls bādu sēņ. Apgāzās, tēvs apārās, putras kapos apgāzās, rupmais kukuls bādu sēņ, rupmais kukuls bādu sēņ. Augraudi nosarās, kura mēdīs vakarā, augraudi nosarās, kura mēdīs vakarā. Rupmais kukuls bādu sēņ, rupmais kukuls bādu sēņ. Pienekītes dāsās iet, kreimenes iet sēnā, straukam malām izpūri, sviestā plumpas mērā, lūdzis saulē acis miedz, upie sevis jāno, vai no ploviem dienas lauks, vai no pienekādiem, pavasarā dziesmiņā, skanums gan bez gala, vienā pusē dzīvulis, otrā lakstīgā. Pavasarā dziesmiņā, skanums gan bez gala, vienā pusē dzīvulis, otrā lakstīgā. Visas sākā gaidībām, tu esi skrējis, savas gaļā piksītes, ļavām pazaudējis. Valstu brīnums gaļas veids, tu pēdams uz žoga, rekus spīd pie debesīm, mana pikšu poda, varam teikt šo dziesmiņu, vēl neizsākt no gala, es tev lūkšu dzīvulis, tomēr lakstīgā. Varam teikt šo dziesmiņu, vēl neizsākt no gala, es tev lūkšu dzīvulis, tomēr lakstīgā. Dios palika Dievam gudras padomīņas, bija viņš bija. Dios palika Dievam gudras padomīņas. Dios kokiem mīla pastēva, Dios vārdiņas tīrumā, Dios kokiem mīla pastēva, Dios vārdiņas tīrumā, Dios vārdiņas tīrumā. Dievi tavu likumiņu, tāda diena, tāda nakte, Dievi tavu likumiņu, tāda diena, tāda nakte. Cik augšā sīku slēgšanu zemē, sīku akmetīnu, cik augšā sīku slēgšanu zemē, sīku akmetīnu.
dienu, gulēja naktis skrob, stāvēdam, ajā veikas lielu dievu, kā to mieru izgulēt, gulēja dienu, gulēja naktis, stāvēdam. Zina, bet neteikšu, kāda vaina mūs liekā, 2 stundas gauja savu, trešo naktis mūtīnā.
Mums ir atradušies arī ātrākie sviesta kūlēji, kratītāji, ja tā varētu teikt. Un vispirms sākam ar 3. vietu. Mums ir Mudīte. Mudīte, lūdzu, nāc pēc dāvanas. Otrā vieta mums ir ļoti latvisks vārds – Līga. Līga, lūdzu, pēc dāvanas. Un pirmā vieta, ja būtu bungas, tagad varētu pasist, ir Henrijs, brangākais sviesta kūlējs. Viss gatavots un tūlīt varēsim garšot. Liec, un es tieši to mērci un tad viss notiks un tieši tā būs. Ar šito mērci arī jau turpināt. Jā, redziet, un tagad tā mērcīte pāri un tā ir pārspēcīga. Un pēc ropās. Nu, lūdzu. Nevajag lietas. Lindsay!
Viņš to vienreiz izpināja. Nu, ko tā vecums jau neļauj. What you like to shop for?
vajag palestīniešām vēl māju. Aleks šobrīd man negrib laist bojā, paldies. Es šeit būšu. Nesiet man ēdīju. Parlamentā būs sanāks kopā. Vai šitā mēs pārdāsim saimā? Kāpēc? Skatīsim zemā! Skatīsim zemā! Tur vai jau izmājas? Hei, kolēģi! Kolēģigas! Tā netīšām nākās.
Tā cūciņ pa viegli. Klasiskā kompānija, vecais labais Runcis Rudolfs un Bebrs Bruno pavada policijas mašīnu, kur tagad tā lēnām brauc pa priekšu pārliecinoties, lai viss ir kārtībā gājienā, kas ir ļoti svarīgi, arī nedaudz piebremzēs, jā. Un sasveicināmies, jā, var iet gar malu, var vēl kā plaukstiņu uzsist ar viņiem, tomēr jau tik bieži nemaz negadās viņas klātienē redzēt. Gan jau būs viņiem arī tas trešais kompanjons šīs dienas gājienā. Un gājiena galgalī mūsu šā gada elegantais jauniegulums Kuldīgas iela vilcieniņš, kur kuldīdznieki pazīst kā Ludīti, bet oficiālais nosaukums viņam ir angliskais Golden Gate Train, jeb latviskais Kuldīgas vilciens. Un šoreiz vagonā kratās un arī skaisti spēlē Pažarnieki Dixie. Un tas nav velti, jo, ja savulaik būtu izdevies mums saglabāt Kuldīgā to dzelzceļa līniju, tad šogad īstajam Kuldīgas bānītim būtu 80 gadu. Tā kā zīmīgs gads un aplaus Ludītim un tā autoriem. Pilsētas festivālam, kurš nu jau 20. gadu šogad notiek, un tāpēc arī svētku torte. Nu, kā Karlsons teica, labāk būtu bijis 7 torts un 1 svecīt,
Un ja tur tā nulle arī nokritus, ir tā marcipāna nulle, tad tas nekas. Ideja ir skaidra 20 gadu. Kaut kā ne, tu sazini, varbūt, ka sajūta vēl ir tāda kā pašā sākumā, un tas ir svarīgi. Nulli pieliksim tūlīt klāt. Šis ir tas gadījums, kad nulle ir vērtība, ja? Un sveicam Kuldīgas novada domi, Kuldīga pilsēta ar dvēseli, domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa, kuris ar citu viena no žūrijas dalībniecēm slepenajām. Un aiz viņas lūk arī trešais kompanjons Runcim Rudolfam un Berberam Bruno, bērna draugs, policistu palīgs Riko, iecienīts visā Kuldīgas novadā. Nu, par to žūriju, kas vērtēs, kā kurš ir priecīgus svētkus, visiem aplausi! Guten Abend, Gäste, herzlich willkommen! Guten Abend, Drebak! Jā, ļoti sportisks mērs, ja kāds atcerās savulaik, viņš pilsētas svētu gājienā ar slēpēm gāja. Viņš teica, ka tā arī ir. Katrs īsts norvēģis piedzimstot ar slēpēm pie kājām. Tā kā viņš tiešām nodemonstrē visā pilnībā šo lietu. Pilnīga sapratne no pusvārda, ja arī kāds vārds izkrīt ātri, viss tiek saorganizēts. Nu, padziedājuši esam. Droši, plauksinām līdz ritmā. Vienmēr esmu teicis un pie tā arī palieku, kamēr mums ir šādi jaunieši, kas kopī tautas dejas un tautas dziesmas, latvieši dzīvos 100%. Bet nu tagad mūsu viesi. Labas vakaras, Šakjai! Droši aplaudējam, viņi pie mums ir viesos šoreiz. Viņi saka, viņiem ļoti patīk un viņi brauks arī turpmāk. Arī viņi sadējos, acīm redzot, lietuviešu dances. Es godīgi sakot, nezinu to nosaukumu, bet skaisti. Kolektīvs Elka, Polijā. Dobri večer, Elka! Krāšņi, tur nav vārdam vietas. Ļoti muzikāli pirāti, tiešām prieks katru reizi viņus no jauna sastapt, tas mūžīgais dzīves prieks ir vienkārši neizsmeļams. Jo visi, kas dejo, ir mūžam jauni. Tā kā aplausīs topiņam. Nu, viņi saka, viņiem esot vēl daudz dažādi interesanti lietu, ar ko palepoties. To starp, piemēram, Līgo parks, Getliņa, tomāts, joks katrā gadījumā, lai arī nopietni. Vairāk mēs viņus aplaudējam un baudām kā dejotāji šoreiz. Laikraksts visai Kurzemē, katrai ģimenei kurzemnieks! Pavadām kurzemnieku vēl šeit priekšā. Tā ir tā īstā izrādīšanās vieta visiem gājēju sagaidītājiem. Jauna ģimnāzija, protams, slavena ar savu auto apmācību, arī tā kā arī automobīļos pilnīgi noteikti piedarās visā šajā lietā. Paldies! Muzikantiem laikam nevar likt uz noti. Ar elegantu devīzi šogad gājienā neskati amatu meistaru no cepures, jo apakšā vēl ir matķa.
Īpaši aplausi vēl vienam mūsu šā gada ieguvumam – Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas Kuldīgas puteja orķestris. Beidzot! Pirmīti gājienu liekot kopā, mēs tur izspriedām, cik daudz vārdu vienā nosaukumā, un tas ir pamatoti, jo tiešām jauno meistaru galvē Kuldīgas tehnoloģiju un turismu tehnikums. Ar visu, kas pienākās, ieskaitot defilē meitenes un elektroautomobīls, ja? Un elektroautomobīls viņiem ir tādēļ, ka viņi ir sākuši gatavot Latvijā ārkārtīgi nepieciešams cilvēks autoelektriķus. Vienotais izglītības bloks turpinās ar Rīgas un pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas. Ļoti krāšņs mums šogad ir gājiens izdevies ar labestību un pacietību. Tā dod iekšējo mieru, harmoniju un uzlabo arī veselības stāvokli. Unikāli ar to, ka uzsvars ir liks ne tikai uz fizisko, kā mēs bieži to domājam, bet uz morāls un likumības pilnveidošanu. Un lotosa ziedi, tas viņa izpildījumā ir īpaši krāšņi. Krāšņi tērps, protams, nav izšķirošais, bet ja krāšņā tērpā ir krāšņa dvēsele, tas ir kaut kas. Līnija dejotājs mums ir ar dzimšanas dienas ballīte. Jā, tā jau arī ir 20. dzimšanas diena Kuldīgas dzīvēm. Apdrošināšana sabiedrība Balta. Zilonīts ir pat uguns grēkam gatavs, viņam ķivera arī galvā. Maks un Morits, Kuldīgas amatieru teātris. Latvijas mednieku savienības Kuldīgas nodaļa. Zvēri trenkā medniekus un otrādi. To vairs nav ko pārmeklēt. Šito viņi Rīgā esot nobliezuši. Aiz Rīgā, jā. Un muzejs dodot iespēju ieskatīties pagātnes norisēs, ļauj mums sajusties arī kā bērniem, ja tas ir nepieciešams. Labvakar, labvakar! Labvakar! Ingas, tantu un publika. Vairāk ar radīšanas un tam līdzīgām lietām zināms, bet arī ar tortēm viss ir kārtībā, ja? Tā ir adīt vai knipelēt. Varbūt arī Kuldīgas novada bibliotēkā. Tradīcijas ir vienkārši neatkārtojamas dažādos sporta veidos. Lūk, riteņbraucēji, lūk arī futbolisti, ja nemaldos. Piespēle. Paldies, mēs metīs pret ballēm, bet nu labi. Kā mēs saspēlējamies, gandrīz ideāli. Piespēle lieliski, grozā netrāpīt, bet tā gadās riteņbraukšanas komanda Kuldīga. Tas gan bija ātri, uzreiz medaļas kaklā. Sveiciens florbolistiem! Visai Kuldīgas novada sporta skolā ir Katrīnas Kausana. Visiem sveiciens! Kurjāņu sporta ģimnāzija šogad pie mums viesos. Viņi bija ar īpašo iznācienu, jo
jo Mūrjāņu sporta ģimnāzijai 50 gadi šogad, tā kā arī jubileja, no jubileja uz jubilejas, ja kā var teikt. Tiešām lielā sastāvā viņi rīkotais aerobiks un modes dēļ festivāls jau ir pārkāpts pār 10 gadu robežā, jo tikai pieņemās spēkā. Paskat, ko var dabūt gatavu patrenējoties. Taisni vai skaudīt pārņem. Ļoti plašs interešu loks ir. Tiešām visu nosaukt, ar ko viņi nodarbojās, ir diezgan grūti, bet nu, tas tiešām ir tā vērts. Nu, lūk, arī vēderdējas un vispārējais ir bučas visapkārt. Paldies, gaisa bučas, ļoti patīkami. Pašiem sava saules puķa līdz, kas vienlaiks arī kā saule virs galvas. Lai jums tā saules vienmēr pietiek un lai jums tāds labs noskaņojums vienmēr un gatavība darboties. Labieši, perdanki, elles, zvaniņi, plerkšķekļi un stikla griežamie, kā tik viņas nesauc savā laikā. Ļoti daudz darba ieguldījis šo tehnikas pieminētības saglabāšanā. Vēlreiz aplauds Dzintara istabām apēd festivāls Kuldīgā. Sarkans spains un kārtīgs krāns, tas ir ugunsdzēsēji galvenais inventārs. Kā vienmēr, pašiem sava pirts līdzi. Jā, viss kārtībā, paldies. Gaisa bučas visiem no Kuldīgas ugunsdzēsējiem. Uzgriez vēl vienreiz to verķi, jā. Tev labi skan. Atgādīju vēlreiz par to, ka šīs dienas gājiens tiek īpaši vērtēts no žūrijas puses. Tas ir tā kā savā laikā pelnot tagad mēra, kura ir tā īstā, kas atstājusi šo inventāru pirti. Ļoti krāšņi. Meitenes un zēni beidzot izrāvušies operatīvā brīvībā, jo viņiem tāpat kā svētku rīkotājiem šajā laikā ļoti jāstrādā, bet nu Maksims kolektīvs ir kopā ar mums, aplausu vēlreiz viņiem. Kad ar kuru tiek rīkots pat īpašas jauno riteņbraucēju sacensības, dip-dap, skrējriteņi. Fantastiski, kaut kā galvenais tagad nesaskrieties ar mazajiem riteņbraucējiem, kur, protams, ka tagad skatīsies gaisā. Pirmo reizi mums citplanētieši desants arī. Mazie dip-daperi, jā. Pilnīgi atbilstoši Kuldīgas velodienu noformējumu prasībām nakts braucienam Kāruma Vārne ir klāt. Kāruma, tu neietriecies tortē, jā. Dzintars teica, bērni esot pazuduši, bērni ir atradušies. Autocentrs rezerve kolektīvs ar dvēseli, kas prot gan strādāt, gan kopā atpūsties. Šodien atpūšanas kopā ar suitu muzikantiem un ar jums. Kāpēc viņi ir pelnīti šī tehnikas gājiena priekšgalā?
tāpēc, ka autocentrs rezerve bija pašu pirmo Kuldīgas svētku priekšgalā. Es pats tai mašīnā stāvēju, tā ir svētku patiesība. Tā kā aplausi rezervei. Jā, nodots taps personīgi. Paldies! Man rezervas daļas aicina Munu un Mintautu šo jauko bērnu vecāks atsaukties. Ja viņi kaut kur šeit ir, var saņemt vesels un jā, tūlīt viņi atnāks. Pamatīgi svīta rezervē šodien. Nu, un tad laižam tālāk lielo gājienu. Nākamajā lielajā gājienā ļoti interesanti. Tienā gadā, olimpiskajā tolaik gadā, vinnēja to balto zirgu, kurš vēl joprojām ir pilnā kaujas gatavībā. Ne tikai ikdienā pa ielu braukt, bet arī gājienā vēl doties. Aplausī! Un ja cilvēkam gribās lidot, tad viņš agri vai vēl lido. Lidmašīnas arī jums, skaistās stjuartes, sveicieni droši vien arī. Tā kā lūk, ir mums pašiem savi lidotāji, gan lielākā, gan mazākā mērogā. Ar visām lidmašīnām viņi ir klāt, ieklausieties, kā viņi lido. Ļoti precīzi pilotāža apmet cilpu un atpakaļ tur, kur palaists, var laist otrais. Paldies, ļoti atsaucīgi Kuldīgas lidmodelisti vienmēr ir bijuši, par ko viņiem tiešām izcils paldies, jo tas, ko viņi var nodemonstrēt, nu, tas tiešām ir kaut kas, to ir vērts skatīties vienmēr. Šādā veidā lidmodelists jūs varat redzēt ļoti reti. Parasti viņus var redzēt tikai vienā stāvoklī, ar acīm debesīs, sakojot saviem modeļiem. Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs. Ar visu, kas pie tā pienākas. Karogs, protams, priekšgalā ar karognesēju. Tātad vitītes, es tā saprotu, jā. Vēl kaut kas no čaklījiem un žiperīgajiem mūzikas un modas studija Mona. Tas par spārniem, ar tādiem tikai sapņos lidināties. Tas ir kolektīvs, ja kāds ir noguris tik tālu, ka vairs nevar paiet, aiznes līdz galā, kur prot pilnīgi visu, tostarp arī braukt ar traktoru. Ja nu man tagad atkal atmiņ neviļ, pilnajā vārdā Pepi Lota, Viktuālija, Rūgardīna, Krisminta, Efraima, Meita, Garzeķe. Lielam veikalam lieli karogi, mājasaimniecības lielveikals Domo. Viņi paši saka labākais mājasaimniecības veikals Kuldīgā. Aiziet un pārbaudiet. Karogi vairāk nestrādā kā buras, bet lai viņiem burās vienmēr ir ceļvējš. Urā, Domo! Droši, Kuldīgas autoplacis arī. Jā, ļoti interesants braucamrīks te pa Kuldīgu figurē pēdējā laikā. Tāds tradicionālais Kuldīgas dzīru atbalstītājs visdažādākajos veidos, sākot no dažādu veidu balvām, malikšupītas pasākumiem un citās vietās. Un turpinot ar to, ka ikdienā viņi mums palīdz tik galā ar visu, kas mums datoros nav skaidrs. Un ne tikai datoros, pie viņiem var aiziet arī cilvēki, kur grib ar rokdarbiem nodarboties un tā tālāk. Viss viņiem ir. PC konsultants. Dators nestrādā. PC konsultants nāk palīgā.
lauksaimniecības tehnika visā valstī. Vecais labais latviešu ražojums kuļmašīna Imanta. Darba gatavībā savestu no Amazonas mehāniķiem ir arī dīzels, kas griež, tā kā rudenī viss tiek gaidīt uz kulšanu talku. Sveiciens Amazonai! Kādus tik epitetus katram kolektīvam nevar piemeklēt. Ja Amazon neapšaubām ir gan darbīgs, gan ļoti draudzīgs kolektīvs. Galvo, kā visseksīgākā klienta apkalpošanas komanda Biroja tehnikas eksperts. Biroja tehnikas eksperti. Mums solīja, ka šogad būšot skandināvu tipa ziema. Vasarā, lūk, ir principā diezgan vēsi šogad ar ūdens necaurlaidīgiem un termoregulējušiem apģērbiem. Tagad arī pie mums ar uzvelkamo traktoriņu un nebeidzamām enerģijas rezervēm silto apģērbu ražošanā. Urā! Būs. Sveiciens. Būs mums vēl arī turpinājums ar kaut kāds viegls pārtraukums gājienā. Sveiciens svētos, skolējam neguļam! To tikai var izdarīt Kurzemes radio. Ballīte ir sākusies. Ballīte kopā 18. gadu ar Kurzemes radio. Ballējam, neguļam! Fantastika, vēl viens spēkvīrs mums izrādās. Tā. Nu vēl varēja šī tālam, tad viss jau. Ar visiem neonīšiem un skaistām meitenēm. Ātri un bez žēlastības. Pilnīgi noteikti. Dzīru gājiens finišē. Labvakar, Kuldīgā! Jau 20 gadus mēs svinam svētkus. Šajā laikā ir izaugušas paudzes. Mums jau ir kuldīdznieki, kuri vispār nepazīst pilsētu bez svētkiem. Labākā nedēļas nogalē, Kuldīgā, pilsētā ar dvēseli. To spējam mēs paveikt tikai visi kopā. Šodien es gribu pateikt ļoti lielu paldies katram no jums. Katram, kurš ir piedalījies, atbalstījis, kurš ir skatījies, kurš ir gājis gājienā, dejojis, dziedājis, kurš ir pielicis savu roku, lai svētki pilsētā notiktu, lai mēs pilnīgi droši sirdi varētu teikt, ka šī ir labākā nedēļas nogale Latvijā. Un jau 20 gadus ir cilvēki, kas ir par to rūpējušies, un pēdējos gados tā ir bijusi viena ļoti liela radoša komanda. Un šodien, kā jubilejas reizē, kā mūsu 20. svētkos, tad, kad jūs redzat mūsu dzimšanas dienas torte 20 gadi, man ir grūti pateikt paldies visiem, bet šos ziedus, kas man ir rokās, es vēlos uzdāvināt. Man gribas teikt šo svētku dvēselē un radošai direktorei jau vairākus gadus, kurai mēs visi kopīgi varētu uzgavilēt, un tas ir Intai Burnevicai. Inta! Kuldīgā mums ir arī ļoti skaisti, ļoti labi mākslinieki, un šī, ko jūs redzat, sajūtu glezna, Kuldīgas vecpilsētas glezna, kuru mēs no sirds šodien vēlamies uzdāvināt Intai, tā ir arī mūsu mākslinieka Valda Līcīša glezna. Un tagad vēlreiz paldies Intai!
paldies! Paldies, ka jūs esat, paldies, ka jūs atbalstat, paldies, ka jūs braucat, piedalāties, jau 20 gadus. Un es ceru, ka tā būs vēl vismaz 20 gadus. Sirsnīgākie kuldīdznieki ir ieguvusi prizētava Rita. Spilgtie kuldīdznieki. Sijā Kurzemnieks. Avīzes plivinās pa gaisu. Avīze tā ir nopietna lieta. Ar avīzi var nosist pat politiķi. Šie rezerve, visādā ziņā mūsu drošā rezerve, ja mums ir vajadzīgs kaut kas automobīlim, pilnīgi droši, starp citu viņi šodien no rīta izrādīja ārkārtīgi atsaucību, salabojot vienu mūsu dzīru viesa automobīlu, burtiski momentā tikko bija tāda nepieciešamība. Nominācijā jaunie kuldīdznieki žūrija balvu ir piešķīrusi Dipdap komandai. Atraktīvie kuldīdznieki Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas komandai. Trešās paudzes ugunsdzēsēju svētku brigāde. Ugunsvīrs. Abi ar krānu puiku. Sen jau zināms, kas grib dzīvot vienos priekos, tas, lai stājās pažarniekos. Paldies, saimniec! Es joprojām nesot atradusies šīs smalkās lietas īpašniece. Ja kādai derēs, Ivariņš ņemšot. Tā jau sadziedama publiku, vīri, uz to mums. Un publika atbildi, kam nav koda. Fantastika vienkārši. Es jūtos tā kā pirts priekšnieks šobrīd. Clap your hands, are you looking good? I'm gonna sing my song, I wanna take it along, we're gonna do that, twisted and gonna